Ir tikai pašsaprotami, ka alum, kas ir latviešu nacionālais dzēriens, ir arī savs festivāls. Tā ir iespēja pilnveidot alus baudīšanas kultūru Latvijā, kā arī iepazīstināt ārzemju ciemiņus ar mūsu labākajiem brūvējumiem un to sadarību ar tradicionālajiem latviešu ēdieniem. Alus festivāls jau ir iekļauts starptautiskajā alus festivāla apritē. Pirmais Eiropas festivāls bija Prāgā 2 nedēļu atpakaļ. Tagad esam mēs, pēc mums nākamās pilsētas. Ja. Šogad ir 2 lietuviešu alus darītājus atbraukušas. Rīgas brūveris ir atbraucis beidzot. Ja. Šogad ir Reizeknes alus atbraucis. Ja. Ir Raganas ķēģis ar savu alu atbraucis, jau restorānu alus. Ja. Tā kā, daudz jaunumu ir. Ja. Cik es zinu, kad apmēram ap 10 000 turistu rezervācijas Rīgā šajās dienās ir. Te jāsaka liels paldies Rīgas domai par to, ka tomēr viņi nāca pretī un spējām atrast kompromisu, ja, starp alu, ģimenes svētkiem, Vērmanas dārzu. Ja, jo pagājušajā gadā Torņielā jau alus festivālam jau pirmajā gadā bija pa šaudu. Festivālā tika pārstāvētas vairāk kā 70 alus šķirnes. Piedalījās gan lieli, gan mazāki alus darītāji. Pirmoreiz dalību alus festivālā ņēma arī alus darītava brūveris, kas iepazīstināja ar savu unikālo, vienīgo Baltijā bioalu. Sāksim ar to, ka tas alus ir vienīgais alus Baltijā, kas ir bioloģisks un ražots no bioloģiskām izejvielām. Jo otras tādas ražotnes Baltijā nav. Mēs esam vienīgie pārstāvji. Alus netiek filtrēts, viņš drīkst glabāt viņu tikai līdz +12 grādi. Mums ir ļoti daudz alus šķirnes. Ir alus parastais Rīgas alus, tad ir sarkanais kiršu alus, brūveris, gaišais, medus alus, aveņu, melnais alus, jā, arī. Un visas šķirnes mums arī viss ir uz vietas. Var iegādāties šādās pudelītēs. Pudeles ir tilpums 5 litrīgās un 2 litrīgās pudeles. Visas ir ar speciālajiem korķīšiem, lai varbūt ne uzreiz lietošanai, promnešanai. Kāds tad ir mums Latvijā alus? Alus ļoti labs. Mēs vērtējam 25 baļu sistēmā. Tātad viss alus, kas ir novērtēts, šodien ir ļoti labs. 22 un 23. Gandrīz visi ali novērtēti tā. Degustācijas komisija, viņi neatkarīgi vērtē, tā ir novērtēta, tad visi ļoti labi un visi ir Latvijas ražojums. Es domāju, šodien degustātoriem vairāk patika tumšie ali, bet ja man jāizvēlas, es vienmēr izvēlēšos gaišu alu. Un mūsu alus darītāji, tiešām visi ir labi cenšas un pazīstot visus tos cilvēkus, speciālisti no sirds to darbu dara, jo alus jau arī ir tāds produkts, kurš tomēr visu ražošanas procesu ir jāsargā, jāskatās, jādraudzējās ar viņu. Un kā jau jūs zināt, jo gatavot arī produktu kādu mājā tikai ar labu garstāvokli, noskaņojumu, un tam viņš arī būs labs. Gribētos, lai nākotnē šis festivāls būtu kā galamērķis turistiem no visas Eiropas baudīt latviešu alu un latviešu kultūru, jo alus galu galā ir neatņemama latviešu kultūras sastāvdaļa.